Meiteni. Tur lejā vai kāds cits? Tev, mamma, paskaties, kas tu pats. Tā, mēs varam palīdzēt viens otram. Un tagad sveiksim to cilvēku. Es no tālienes atbraucu. Vairākus tūkstošus kilometru. Esmu nosteigājis ar kājām. Jūs atnācāt ciemos? Jā, viņi atnākuši ciemos pie manis. Un mēs apskatām posti. Iepazīstam noslēpumus, kas šeit ir. Un šis noslēpums ir tāds, ka šeit, jā, šis vīrs ieradās no tālienes un šeit viņš dzīvo tagad uz kādu laicību svešinīgs. Suņu vārds, jā. Man piestāv citādā kāds. Suņa vārds. Kāds man piestāv, ka jūs man varat iedot vārdu. Aigars. Ivariņš. Atpakaļšos tādu veidu. Kāds piestāv. Kāds vēl nāc. Vēl. Nezinu, kāds ir. Jūsu uzdevums šeit izdomāt, ko darīt. Divām iespējām. Viena iespēja nomazgāt rokas. Dzērt nedrīkst. Nevajag pieskarties ar rokām, var apgāsties akmeņi, ja viņi tā nestabili. Pukīti sauka. Smuki. Snieg pulkstenīši. Viņš ir dosmīgs. Un par likni atmītīt. Aizsnīgs, ja? Opa, atmītīt. Un mēs ņemam lielu kozi, jā. Par lielu kā tu. 6-7 kilogramus, jā. Laisam vaļā un uzlējam virsmu. Augsts, jā. Plaukstā. Nu redz. Viņš ir labi. Nebāžas mums tikai viena.
kā jāzana pareizi. No rītiem, lai mudinātu, kā mēs žādu, zanām žādu. Jūs zvanāt. Tagad tā, pulkstenis 6 rītā, un viens brālis nāk šeit zvanīt. Tā, jūs zvanāt šādi. Sākumā tā klusiņā, pēc tam skaļāk un beigāk kumbis. Labrīt! Ui. Pirmais jautājums.